Esmu pārliecināta, ka jebkuru planētu izvietojumu debesīs Aleksandra Sokolova padomi jums palīdzēs izmantot savā labā. Labrīt! Mēģināsim. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka oktobrī veidojas dažādi saspringti aspekti, bet šonedēļ, tuvākās nedēļas laikā, nav gaidām nekāda stabila figūra. Tāpēc viss mainīsies, prasīs no mums zināmu uzmanību, bet es gribētu arī pasvītrot, ka arī darbosies harmoniski aspekti, kuri ļaus mums arī kaut ko baudīt, arī izmantot vai vienkārši vieglāk risināt problēmas. Un no pozitīviem aspektiem es gribētu minēt, ka trešdien veidosies īslaicīgi darbosies figūra, kura būs ļoti harmoniska un dod mums iespēju aprunāt, apdomāt, varbūt pieņemt kaut kādu lēmumu, bet tieši ceturtdien būs ideāli apstākļi, lai uzsāktu kaut kādu darbību. Brīvdienās arī ir gaidāmi, brīvdienas ir divas dienas, kur darbosies pretējas figūras. Sestdien ļoti labvēlīga, bet svētdien otrādi. Tāpēc, ja jūs plānosiet kaut kādas tikšanos vai kaut kādu citu, varbūt atpūtu, tad labāk būtu izmantot sestdienas apstākļus. Veiksmi visiem!